Sveiki visiem, kas ir pievienojušies šodienas webināram, ko rīko energokompānija Enefit sadarbojoties ar LTRK. Šodien mēs pastāstīsim par to, kā elektrificēt savu autoparku. Lai detalizēti un izvērsti aprakstītu šo tēmu, mēs esam uzaicinājuši divus Latvijas uzņēmumus, AS Kapitālu un DPD Latvija. Papildus, lai pastāstītu par to, kādi pašreiz ir pieejami atbalsta mehānismi, lai veicinātu elektrotransporta attīstību un atbalstītu tos, kuri gribētu tos iegādāties, mēs esam uzaicinājuši Altuma un Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvjus. Esat laipni aicināti uzdot savus jautājumus mūsu čatā, kuri būs atbildēti pēc katras prezentācijas. Ja nu gadījumā būs kādi jautājumi, kas nebija atbildēti, droši sūtiet to mums uz info@enefit.lv, un mēs ar prieku uz tiem atbildēsim. Vadīšu šo webināru es, Daniels Treņins, Enefit Latvija e-mobilitātes nodaļas vadītājs. Un sākšu ar īsu ieskatu elektromobilitātes tirgū. Runājot par to, kāpēc elektroauto, ir jāpaskatās uz to, kā ir attīstījies tirgus un kā tas attīstās pašreiz. Gan globāli, gan arī Eiropā mēs esam sasnieguši attīstības fāzi, kad katru gadu reģistrēto elektroauto skaits pieaug teju eksponenciāli. Runājot par Eiropu, ir arī jāizceļ Latvija. Pēdējo 3 gadu laikā mūsu attīstības tempi bija gandrīz 2 straujāki nekā vidēji Eiropā. Neskatoties uz šiem stabiliem un pamatīgiem attīstības tempiem, mēs joprojām redzam zināmas bažas par to, vai elektroauto tiešām ir liederīgs un efektīvs transporta risinājums. Tieši tāpēc šodien mēs gribējām izcelt tos finanšu un tehniskos labumus, ko varētu sagaidīt topošie elektroauto īpašnieki, kā arī pastāstīt par šodien jau pieejamiem mehānismiem, kuri padara elektroauto par izdevīgākiem un efektīviem transporta risinājumiem. Runājot par to, ko mēs paredzam šogad, salīdzinot ar 2023. gadu, globāli reģistrēto elektroauto skaits ir prognozēts, ka pieaugs par 27%. Šī stabila un diezgan strauja attīstība nodrošina, ka katru gadu mūsu kompetences par elektroauto turpina pieaugt. Mēs esam spējīgi sniegt tehnisko atbalstu, mēs nodrošināsim to, ka apdrošināšanas izmaksas samazināsies un būtiski pieaugs arī publiski pieejamu uzlādes punktu skaits. Līdz ar to var pateikt, ka ar katru jaunu elektroauto, kas nāk tirgu, pieaug arī mūsu kompetences, pieaug iespēja padarīt elektroauto par lētāku, ērtāku un kopēji liederīgāku risinājumu. Toties, redzot šo attīstības stratēģiju, redzot to, kā mēs prognozējam elektroauto pieaugumu, rodas diezgan dabisks jautājums, kāpēc? Kāpēc mēs uzskatām, ka elektroauto ir tiešām liederīgs un labs risinājums? Pamatā šai pārliecībai ir elektroauto baterija. 1997. gadā tirgu ienācā pirmais elektroauto, kas bija aprīkots ar litija jonu bateriju. Šī tehnoloģija spēja nodrošināt kopēji garāku liederīgu dzīves ilgumu, spēja nobraukt krietni lielāku attālumu ar vienu uzlādi, kā arī nodrošināja lielāku enerģetisku efektivitāti. Šo faktoru dēļ jau 2020. gadā litija-jona baterijas pilnībā aizvietoja pērn izmantotas niķeļa metāla hidrīda baterijas, tā nodrošinot, ka modernie elektrotransporta līdzekļi ir aprīkoti ar visefektīvāko bateriju tehnoloģiju, kas pašreiz ir pieejama tirgu. Proti, tas nenozīmē, ka nav kur augt, tomēr var viennozīmīgi apgalvot, ka modernie elektriskie transporta līdzekļi ir labāki nekā iepriekšējās paudzes. Kaut gan tas ir nenoliedzami, paliek būtisks jautājums, vai elektroauto ir labāki nekā iekšzemes mašīnas. Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāapsver 3 būtiskās lietas. Pirmkārt, elektroauto izbūve. Otrkārt, kādi papildus mehānismi ir pieejami globāli un konkrēti Latvijā, lai padarītu elektroauto par ērtākiem un izdevīgākiem izmantošanām. Un treškārt, pats būtiskākais, enerģijas avots. Runājot par elektroauto izbūvi, būtiski pieminēt to, ka elektroauto vidēji sastāv no 18 kustīgām komponentēm. Tas ir teju 110 reizes mazāk nekā kustīgo komponentu skaits iekšdedzes dzinēja mašīnās. Attiecīgi tas nozīmē, ka gan ilgtermiņā, gan arī tūlītēji eksploatācija elektroauto ir vienkāršāka, un tas nozīmētu proti arī to, ka apkopas izdevumi būs mazāki. Runājot par pārējo izbūvi, elektroauto ražotāji mēģina aizvien vairāk un vairāk iekļaut elektroauto efektivitātes tehnoloģijas, kā pieņemsim siltumsūkņus un rekuperatīvu bremzēšanu. Līdz ar šo tehnoloģiju ieviešanu elektroauto kopēja enerģetiskā efektivitāte ir teju 4 reizes augstāka nekā iekšzemes dzinēja mašīnām.
Līdz ar to var pateikt, ka proti tehnoloģiski elektroauto ir attīstīti un spēj nodrošināt lietderīgu izmantošanas iespēju. Toties runājot arī par papildus izdevīguma iespējām, kas jau ir pieejami, jau ir nodrošināti Latvijā, var pieminēt, ka stāvēšanas iespējas Rīgas satiksmes stāvvietās ir bezmaksas. Iespēja braukt pa publiskas, jeb pa sabiedriska transporta joslām nodrošina pamatīgu laika ietaupījumu, un uzņēmumiem ir arī iespēja ietaupīt uz transporta līdzekļu nodokļu likmes. Papildus ir arī jāpiemina tas, ka elektroauto izmanto elektroenerģiju. Elektroenerģijas izmantošana ir pamatīgs veids ietaupīt uz transporta līdzekļu izdevumiem. Elektroenerģijas tirgus ir krietni svārstīgāks un īpaši Latvijā nekā degvielas tirgus. Tā, piemēram, pagājušajā gadā starpības starp lētāko un dārgāko elektroenerģijas cenu bija pāri pa 90%. Savukārt degvielas ziņā tā starpība bija nedaudz virs 20%. Izmantojot šo cenu svārstīgumu, elektroauto īpašnieki var izvēlēties sev izdevīgākos tarifus un nodrošināt vēl lielākus ieguvumus. Saliekot to visu kopā, mēs bijām pamēģinājuši attiecināt šos potenciālos ieguvumus uz vidējiem izmantošanas paradumiem, kas ir pamanāmi Latvijā. Tā pieņemot, ka gada nobraukums ir 20 000 kilometri, kā degvielas cena ir 1,6 eiro par litru, elektroenerģijas cena, ņemot vērā, ka 80% no uzlādes notiktu privāti, ir 31 cents par kilovatstundu, un arī iekļaujot to faktoru, kā proti ziemā un vasarā, gan elektroauto, gan arī iekšzemes dzinēju mašīnu efektivitāte atšķirās, mēs bijām izsecinājuši, ka teoretiski, braucot Rīgā, elektroauto īpašnieks varētu ietaupīt līdz pat 2596 eiro. Būtiski arī pieminēt to, ka, kā jau iepriekš minēju, elektroauto izmanto elektroenerģiju. Un, lai vēl vairāk uzsvertu papildus ieguvumus, ko varētu sagaidīt elektroauto īpašnieks, izmantojot cenu svārstīgumu elektroenerģijas tirgū, ņemot vērā pagājušā gada Latvijas Nordpool spota cenas, papildus ietaupījums, ko mēs varētu nodrošināt, ja mēs izvēlētos vislētākos elektroenerģijas tarifus, būtu papildus 20%. Kopsavilkumā var arī pateikt, ka elektroauto tehnoloģijas ir attīstījušas pietiekami tālu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un kopēji lietderīgu transporta pieredzi lietotājiem. Elektroauto ir vienkāršāki savā izbūvē, kas nodrošina lietderīgu un ērtu ilgtermiņa izmantošanas iespējas. Papildus elektroauto, protams, izmanto elektroenerģiju. Un elektroenerģijas tirgus ir pietiekami elastīgs un pietiekami svārstīgs, lai iedotu papildus iespējas ietaupītu gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā. Šis bija ieskats elektroauto tirgus būtībā un arī nākotnes prognozēs. Un, lai iedotu labāku ieskatu, kā tas šodien varētu būt ieintegrēts mūsu ikdienā un kā elektroauto var attīstīt un atbalstīt Latvijas uzņēmumus, es aicināšu IT uzņēmuma AS Capital valdes locekli Aigaru Bērziņu ar viņa prezentāciju ceļā uz 100% elektrificētu autoparku. Jā, sveiki, sveiciens visiem, ko mēs šobrīd neredzam, bet redzam tikai kā anonīmu 55 cilvēku skatītāju loku. Jums visiem arī no manis pārstāvu, kā jau teica uzņēmuma akciju sabiedrība Capital. Tiem, kas nezina par mums, īsumā pateikšu, mēs esam pilna servisa IT uzņēmums, darbojamies Latvijā jau ļoti sen un esam jau 10 gadus kopā ar elektroauto un padalīšos ar mūsu pieredzi, kā mums ir gājis un ceru, ka tas dos vērtīgu informāciju arī jums, lai spērtu drošāk un jau informētākiem spērt soli tuvāk vai nu jūsu uzņēmumos vai privāti elektroauto virzienā. Un paldies šai kontekstā arī Enefitam par iespēju padalīties ar pieredzi, jo mēs uzskatām, ka tā ir ļoti svarīga lieta dalīties, jo tad mēs kopā varam sasniegt ātrāk, vairāk, nevis katrs mācīties tikai no savām kļūdām, bet padaloties pieredzē arī gūt kaut kādas dažām no kļūdām tikt pāri, varbūt tās un paklausoties citu stāstos. Klikers, lūdzu. Klikers. Jā, tātad. Kapitāls un elektroauto, mūsu pieredze. Tas viss sākās 2014. gadā. Jā, un pēc būtības tādā īsumā var teikt, tam bija divi pamat priekšnoteikumi, tādi ārējie, kāpēc tas bija iespējams. Viens bija tas, ka Nissanam uzradās komerc auto,
maziņš, bet tomēr, un tā kā mēs esam ar datortehnikām un datortehniku saistīts uzņēmums, un mēs ikdienā nodrošinām datortehnikas piegādes, datortehnika salīdzinoši no kravām, maza, dārga. Līdz ar to mums tāds mazs komerc auto piegāžu veikšanai bija tieši laikā. Un otra lieta, kas patiesībā, jo ir pagājuši gandrīz 10 gadi, jau ir aizmirsies, bet otra lieta, kas ļāva droši spērt soli šajā nezināmajā, kas ir elektroauto izmantošana uzņēmumā ikdienā piegāžu veikšanai, bija klimatu pārmaiņu finanšu instruments, kur mēs startējām konkursā un bijām viens no tiem uzņēmumiem, kuram tika piešķirts tiesības ar atbalstu iegādāties auto. Un sākt eksperimentēt ar sevi, ar saviem darbiniekiem, kas ikdienā tad arī sēdās pie stūra šim auto, lai mēs kopumā spētu pildīt tās savas uzņemtās saistības par to, cik mēs kilometrus tad ar šo auto nobrauksim. Nu, lūk. Un tas gribu pieminēt ļoti svarīgu faktu un to, ar ko kam mēs arī gatavojāmies un tā kā nedaudz rēķinājāmies, tad šis auto vēl joprojām ir, mēs viņu saucam par mūsu strādājošo pensionāru, tātad Nissans no 2014. gada vēl joprojām cītīgi dienu no dienas pilda savas funkcijas. Nedaudz kā pensionāram pienākās, viņš ir jau nedaudz pabīdīts varbūt tajā, nenes uz sevi tādu pilnu ikdienas smagumu, respektīvi ar viņu vairs nepārvietojās mūsu kurjeri ikdienā, bet kolēģi no IT atbalsta nodaļas katru dienu viņu izmanto, lai dotos pie klientiem un palīdzētu tiem ikdienas darbos. Nu, lūk. Tas, kas ir tās mūsu gūtās atziņas vai apstiprinājumi tām lietām un iemesliem, kāpēc mēs pēc šī pirmā auto, kurš ieradās mūsu autoparkā 2014. gadā, kāpēc mēs turpinājām, neskatoties uz to, ka varbūt tam Nissanam bija tā mazā baterija, ziemā bija augsts, ziemā nobraukums nokrita, principā tas nobraukuma cipari principā bija jādala ar 2, un tā bija šīs te pāris lietas, uz kurām mēs paļāvāmies un kas mums arī ļauj un ar pārliecību varam teikt, dēļ tām mēs turpināsim iesākt to ceļu un to veiksmīgi jau arī turpinam. Tātad mēs rēķinājāmies, ka pilsētai paplašinot sabiedriskā transporta joslu tīklu, mūsu kurjeri varēs veikt piegādes ātrāk. Tas arī reāli ir pierādījies. Vidēji, ja mēs salīdzinām, tad tie ir apmēram 7% piegāžu katru dienu, ko mēs Rīgā spējam veikt, ko viens kurjers var spēj veikt ātrāk, dēļ tā, ka viņš drīkst pārvietoties par sabiedriskā transporta joslām, atstājot automašīnu Rīgas satiksmes stāvvietās, viņam nav jātērē laiks uzliekot kaut kādas apmaksas un tā tālāk. Tas, ko jau pieminēja par to detaļu daudzumu vai automašīnas tādu kā kompleksitāti, tā ir daudz vienkāršāka. Protams, tās kritiskās komponentes līdz ar to ir daudz dārgākas, bet kamēr tam viss ir kārtībā, tikmēr viss tiešām ir forši. Respektīvi, tai mašīnai īsti nav ko remontēt. Dilst riepas, lēnām dilst bremžu kluči, kaut kad tiek nomainīts gaisa filtrs. Un faktiski, jā, tāds mūsu pensionāra tipiskākā problēma bija beigās. Mēs par šiem 10 gadiem viņam ir nomainīts 2 reizes rokas bremzes trose. Tiesa gan te uzreiz atzīšu, ka tā trose tad gan likās tā kā apzeltīta cenas ziņā. Un mēs nosmējāmies acīm redzot, ka ražotājiem īsti nav citu detaļu, ko mainīt. Tāpēc viņš varbūt tās grib to tā saucamo premium cenu tieši par šo komponenti. Bet ko nozīmē šie mazākie remonti? Tas nozīmē mazāk dīkstāvs, daudz vairāk laika var ikdienā veikt savam pamatdarbam. Un auto pamatdarbs ir ceļšķi komerc auto segmentā, tā nav ne reprezentācija, tas nav stāžs. Viņam ir jābrauc, viņam ir šajā gadījumā jāveic piegādes, jāļauj mums veikt savu pamatdarbību, un tas ir ļoti svarīgi. Un mūsu tā ideja par lādēšanu, ja, kas bija tāds lielais nezināmais, jo tā kā braukt jau mēs visi mākam ar transportu, bet kā tad notiks tā jaunā transporta veida uzpildīšana ar enerģiju, tad mēs paļāvāmies uz to, uz savu jau pirms tam
zināmo darba plānošanas specifiku, ka mums kurjeri paši no rīta saplāno sev maršrutu, atlasa noliktavā sagatavotos sūtījumus, iekrauj tos automašīnā, un mēs paļāvāmies uz to, ka kamēr viņi to izdara, automašīnā būs iespējams veikt uzlādi līdz 80%, kas ir tas efektīvais baterijas uzlādes līmenis, ar kuru pēc būtības arī vajadzētu pietikt tam ikdienas maršrutu veikšanai. Un mūsu gadījumā tas arī ir īstenojies dzīvē. Pierādījies, ka jā, tas pilnīgi pietiekami, šis laiks ir pilnīgi pietiekams, lai mēs spētu uzlādēt automašīnas līdz nepieciešamajam līmenim, uzlādes līmenim. Nu, lūk, tas, ko mēs šo gadu laikā sapratām un arī esam izdarījuši šajā dzīvē, tad es aicinātu nevienu nedomāt par šī auto ieviešanu savā ikdienā fundamentāli, ja jums nav iespēja to lādēt savās mājās vai savā uzņēmumā, jo tam ir divi aspekti. Viens ir cenas aspekts, otrs, kas mūsu gadījumā ir būtiskāks, ir tieši kurjeru kontekstā. Katra kurjera, pieņemsim, dīkstāv vai laiks, kurā viņš nespēja veikt piegādi, tās ir faktiski izmaksas. Un, ja kurjeram ir jāplāno vēl tas, vai tajā viņa iedomātajā publiskajā uzlādes stacijā būs brīva rozete, brīvs vats, lai viņš varētu veikt uzlādi, tas ir apstākļus, ko mēs nevaram paredzēt, līdz ar to tur visa matemātika, viss sabrūk. Līdz ar to mēs pēc būtības savu autoparku, kas šobrīd sastāv no 5 komerces transporta līdzekļiem un vēl tur šādām tādām elektrotransporta vienībām, mēs lādējam pēc būtības pie sevis un sapratām to, ka jā, ka tā lieta ir jāizdara, tā investīcija ir jāveic, viņa ir atzīšos tajā pirmajā brīdī, kas bija mūsu tas tā kā grūtais lēmums, jo mēs nebijām ar to tā līdz galam rēķinājušies, ka mums vajadzēs pašiem savu ātro uzlādi, tad tā investīcija tad liekas tā, ir diezgan grūti nāk, un tad tu saproti, jā, tomēr bez tā nevar, un to vajag. Nu, lūk, protams, mums elektrība ir tā, kas faktiski darbina visu, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies. Datortehnika visa darbojas uz elektrības. Un mūsu gadījumā mūsu mērķis un arī faktiskā realitāte šobrīd ir visas transporta vienības, kas ikdienā veic mūsu saimniecisko darbību. Mēs tajā brīdī, kad pienāk kādai vecajai laiks doties pensijā, ja kādam dīzeļu vai benzīna auto ir laiks mainīties, mēs primāri skatāmies uz elektroauto, bet elektro mums ir arī dažādās citās jomās, jā, noliktavas palešu ratiņi ir elektro, iekrāvējs ir elektro un tā tālāk. Un, kas ir mūsu gadījumā arī svarīgi, protams, ka elektrība mums ļauj būt arī nedaudz labākiem, un kopš, man liekas, ka pagājušā gada mēs sadarbībā ar Enefit mēs savas automašīnas lādējam ar atjaunojamo elektroenerģiju, un tādā veidā varam būt arī bišķīt labāki pret vidi un tikt vaļā no mūsu atkarības no fosīlās degvielas. Nu, lūk, tas tādā īsumā viss no mums. Tā kā šobrīd, es saprotu, programmā ir laiks jautājumiem, un rekur jau redzu, iespējams, tad es sākšu tūlītās jautājums, mēģināšu atbildēt to iesūtīšanas kārtībā, vai Latvijā neplāno doties šeit. Tā, tas ir jautājums droši vien iepriekšējais tā. Arī 20,000 kilometru. Varbūt jautājums no reālā piedzīvojuma, ja? Kāda pieredze ar elektroauto Latvijas ziemas apstākļos, kad -20 ir un -30 grādi. Ražotāji informē, ka baterija tur ievērojami mazāk kilometriem, ievērojami krīt un tā tālāk. Es pēc būtības teiktu tā, to, kas ir rakstīts ražotāju bukletā ziemas apstākļos, daliet ar 2. Pirmkārt, mūsu pieredze ir tāda arī vasarā reālos apstākļos izbraukt to,
pie to, ko rāda ražotājs bukletā. Līdzīgi kā mēs ar saviem iekšdedzes auto parasti mēs kā cilvēki nespējam, tad arī ar elektro nebūs nekāds brīnums. Pēc būtības jūs nobrauksiet bišķīt mazāk, ja tur būs rakstīti 300 km, nobrauksiet 280, ja, bet tas grēka procentiņš tur kilometros ir diezgan mazs un viņš neko tur daudz nenozīmē. Bet ziemā ir jārēķinās ar to, ka ir būtisks enerģijas daudzums, tiek patērēts salonu komfortu uzturēšanai, un viņš tiešām ir būtisks. Līdz ar to faktiski jādala ir nobraucamais kilometru daudzums ar 2. Tā pamatā runa bija par uzņēmumu autoparku vidējo nobraukumu gadā, kas parasti gadā ir 20 līdz 30 tūkstoši. Privātām vajadzībām būtu mazāks. Tās ir atbildes, atvainojos, jā. Kapitāli, cik liels nobraukums jūs 14. gada elektroauto ir šodienu? Ja nemaldos, 160 tūkstoši vai 150 tūkstoši kilometru. Te jāņem vērā, ka šis auto visu savu dzīvi dzīvo pēc būtības Rīgā, jo mēs savas piegādes ikdienā Rīgā organizējam paši, un ārpus Rīgas mēs nododam piegādes mūsu, tā sanāk nākamajam runātājiem DPD Latvijai, un esam ar to ļoti apmierināti. Līdz ar to tas nobraukums ir relatīvi mazs tiem 10 gadiem, bet priekš tā elektroauto un viņa tā oficiālā attālum, ko viņš spēja, tie ir 140 km vasarā, 70 faktiski ziemā. Tas ir tāds cienījams nobraukuma daudzums. Nu, lūk. Tā, ja šobrīd jautājumu vairāk nav man, tad es dodu vārdu atkal. Tad, jā, ir paldies jums. Jāpaicina arī nākamais runātājs. Paldies milzīgs Aigaram. Un šobrīd aicināsim parunāt par savu pieredzi sūtījumu piegādes kompānijas DPD Latvija pārvadājumu nodaļas vadītāju Ārni Riekstiņu ar prezentāciju pieredzes stāsts par uzņēmumu autoparka elektrifikāciju. Labdien, man sauc Arnis Riekstiņš, esmu pārvadājumu nodaļas vadītājs DPD Latvija. Es uzsākšu varbūt šo te prezentāciju nedaudz par mūsu uzņēmumu. Tātad esam vadošais uzņēmums sūtījumu piegādēs Baltijā. Tas ir pirmais, otrs arī vadošais piegādes uzņēmums Latvijā. Vidēji gadā mēs 2022. gadā pārvadājam ap 7000 paku, kas ir, tā, ja tā saskaitam pa dienām, varat izreikināt, cik daudz dienām mēs izvedam. Mums ir 150 piegādes transporta vienības visā Latvijā. Arī par zaļo domāšanu runājot un CO2 izmešu samazinājumu mums ir arī paku skāpji, kas ir kā viens tāds posms šī visā etapā. Ja mēs runājam par vidē draudzīgām piegādēm, tad šobrīd Latvijā mums ir 39 elektroauto vienības, kas katru dienu dodās piegādēs, 40 uzlādes punktu, un te es piekritīšu iepriekšējiem runātājiem, kad ir ļoti svarīgi, lai tie visi būtu tā kā mūsu teritorijā, mūsu telpās, kā arī vēl papildus mēs tam visam arī mēram gaisa kvalitāti uz šiem te busiem, ne tikai uz elektrobusiem, bet arī uz dīzeļa busiem uzstādītiem gaisa kvalitātes mērītājiem. Līdz ar to mūsu mājaslapā var ļoti labi apstīties, kuras vietas pilsētā ir tīrākas un kuras ir mazāk tīras. Ja mēs runājam par pašiem elektroauto, tad te jau iepriekš tika izstāstīja gan Daniels, gan Aigars par to, kādi ir tie ieguvumi. Es tur varbūt tā kā neiedziļināšos detalizēti, jā, bet, protams, kad klus un vienmērīgi gaita, un te bija stāsts par to, ka mēs savā laikā testējām vienu no komerctransporta vienībām, kad šoferis, kurš ikdienā braukā ar dīzeļu busu, viņš saka, es pēc dienas ar elektroauto iekāpu dīzeli, viņš saka, es negribu vairāk ar viņu braukt. Viņš trīc, dreb, kratās, un tās sajūtas, protams, kad ir mazāk stresainas braucot ar elektroauto. Zemāks izmaksas, arī par to jau tika minēts iepriekš. Jā, varu piekrist, pašas vienības, tehniskās izmaksas, cik ir mazāk šīs te detaļas, kas ir remontējams, arī rada šo izmaksu samazinājumu. Ātrāka pārvietošanās pilsētvidē, joslas, protams, stāvvietas arī tas viss ir kā pluss, un arī apkopes ir ātras un lētākas nekā iekšdedzes dzinēja aprīkotiem automobīļiem. Tur tā kā tie plusi ir redzami,
Protams, ka ja mēs, kā viens no topikiem bija par šīm te izmaksām, kas ir labāks, lētāks vai tam līdzīgi, tad, protams, mēs te varētu padiskutēt ilgi un dikti kā par vienības izmaksām, auto cenu, un ja to visu tā kā es runāju par komerc transportu, ne par privāto, ja, tad tur tas kopējais kaut kādā laika griezumā noteikti, kad sanāk lētāk arī no komerc transporta viedokļa. Protams, kad ņemot vērā, kad elektrotransports vai komerc transports, ja kapitāla pārstāvi runāja par 10 gadiem ar pieredzi, tad komerc transports mūsu jomā, kur jau ir teiksim, Crafter tipa, Volkswagen Crafter tipa transporta vienības, mēs tā aktīvi darbojamies 3 gadus, ja es nemaldos, un tad rodās jau arī laika kaut kāda pieredze. Pirmais un noteicošais mūsu biznesā ir baterijas vai akumulātoru veiktspēja. Tad esošais komerc transports un tas, ko arī ražotāji varbūt tā līdz galam nepiedāvā šobrīd ar pietiekoši lielu baterijas jaudu, jo mūsu ikdienas darbā un biznesā mēs nevaram atļauties pa dienu lādēt šīs te mašīnas kaut kur pilsētā, jo mums ir jāveic piegādes. Mums gaida 7 miljoni sūtījumu saņēmēju gadā, tātad stunda dienā palielinās to cilvēku skaitu, kurš savu sūtījumus tekošajā dienā nesaņems. Otrs ir šī baterijas veiktspēja, tātad mēs varam pārvietoties tikai pilsētā šobrīd lielākoties un tādus reģionu maršrutus ar 200-300 km nobraukumu mēs ar elektroauto pie esošā piedāvājuma šobrīd nespējam. Tātad efektivitātes kritums, kā jūs minēju, piegādes maršrutos, ja jāveic papildus uzlādes. Jā, tā tas ir, un te arī bija par tie ziemas apstākļiem. Pagājušā gada decembris, protams, ka parādīja savu seju un ar dažādiem izaicinājumiem arī mūsu sfērā. Tas nenozīmē, ka mēs tā kā netiekam galā vai nespējam pārvarēt ziemu, bet jāņem vērā akumulātora darbības nianses mīnusos, temperatūra salonā, un, protams, ka šī atkal jāpiekrīt Aigaram kapitālā runātājiem par to, ka mīnusos viss jādala ar 2. Jā, tieši tā tas arī ir. Līdz ar to tā ikdiena bija mazāk tā kā varbūt jāpielāgo tām busa veiktspējai. Līdz ar to nācās dažus maršrutus varbūt pielāgot tīri tam, ko viņš var veikt ikdienā. Braukšanas ieraduma maiņa kurjeriem. Jā, pārsēžoties no dīzeļa uz elektroauto, ir daudz nianses, arī tādas lietas, varbūt, ko mēs mācījāmies gaitā, kaut vai šīs te priekšapsildes ziemas laikā, kas īstenībā atkal palielina šo te jaudu, lai atnākot uz darbu, kurjeram ir silts salons, viņš iekāp iekšā, viņš var sākt savus darbus braukt. Protams, tas neatrisina visas mīnus problēmas, bet tā tas ir. Dažādas braukšanas iemaņas, kā uzvesties uz ceļa ar elektroauto, ņemot vērā tā jaudu, uzsākot kustību, bremzējot, kā tu darba gaitā vari to akumulātoru dzīvi palielināt. Tas viss nāk, tas ir tā kā droši vien Fords tālajā 1800. gadā, kad izgudroja iekšdedzinēju, droši vien sēdēja un ar tādām pašām domāja, kā atrisināt tos jautājumus, kas viņam parādījās ikdienā. Papildus vēl, ja mēs runājam par uzlādes stacijām un tam līdzīgi, tas bija vēl viens tādas niansītes, kas lec ārā, kad ir labi jāpārdomā šīs te elektrouzlādes, kādas sistēmas tiek lietotas, kādas ir sistēma nodrošinājumi, paziņojumi, kad pieņemsim, ja mēs runājam par 1, 2, 3 auto, tas tā kā ir viena lieta, ja mums lādējās Rīgā pie 30 auto, tad ir ļoti svarīgi zināt, ka 10, lai visi no rīta viņi ir uzlādēti, tas ir pirmais. Otrs, ja arī kaut kas nelādējās, mums par to laicīgi ir ziņa, jo lādējam mēs to naktī.
lai nav pārsteigums, kad atnākot uz darbu, baterijas nav uzlādētas un tad notiek risināšana, kā to visu dabūt gatavu. Jā, kā veidot šo te tīklu, izmantot Wi-Fi tīklu, komunikāciju ar lādēšanas ierīcēm vai vilkt vadus, kas ir atkal tā kā izmaksu jautājums. Tas viss tā kā nāk ar laiku, kā rezultātā ir jāpiedomā arī pie tās infrastruktūras, kur mēs šos te veicam šo te busu lādēšanu. Ja, tad droši vien, kad ar 10 minūtēm būs gana pa maz, lai dalītos tādā pieredzē, ir skaidrs tas, ka elektroauto ir nākotne. Skaidrs ir tas, ka ražotāji strādā pie tā, lai uzlabotu šo te bateriju veiktspēju, kas palīdzētu savukārt uzņēmējiem nodrošināt labu pakalpojumu gala patērētājiem. Tā kā elektro ir ļoti labi, tā ir nākotne, un tā uz to arī jāskatās. Tā, tas būtu arī viss tā kā no manas puses par pieredzi. Tagad varbūt arī jautājumu laiks ir. Tā. Uz šo es droši vien, ka nevarētu jautājumu atbildēt par ar vienas pilnas uzlādes ilgumu 420 km un ziemā aptuveni 300-350. Tas vairāk attiecās uz privāto auto vai vieglo auto transportu, bet es teiktu, ka noteikti pie kaut kādiem grādiem -5 šis apgalvojums būtu patiess. Droši vien, kad ir -25, tad gan jau, kad ir mazāk, tad vienkārši jāieliek bagažniekā siltās zeķes un viss būs kārtībā. Tā, vai tas nozīmē, ka vairāk jautājumu nav? Jā, ja jautājumu nav, tad paldies. Jā, milzīgs paldies Arnim par prezentāciju, un tagad aicināsim Altuma uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāju Līgu Mellenu ar prezentāciju par bezemisiju autoparkiem finansēšanas iespējas uzņēmumiem. Sveicināti! Priekšē šodien būt, jā, tātad mans vārds Līga Mellēna, pārstāv attīstības finanšu institūciju Altuma, un mēs Altumā jau tiešām vairākus gadus, gribētu teikt jau gadus 5 vismaz, ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai Latvijas uzņēmējiem būtu pieejams finansējums zaļām investīcijām. Investīcijām, kuras mazina Latvijas uzņēmumu oglekļa pēdu, respektīvi mazina ietekmi uz vidi. Un viennozīmīgi elektroauto ir viena no šādām investīcijām. Par to tad šodien pastāstīšu sīkāk, kādas finansēšanas iespējas un atbalsta iespējas Altumā ir pieejams uzņēmumiem. Titulslaidā redzat, ka mēs neesam kurpnieks bez kurpēm. Arī Altumam pašam ir savi elektroauto, kurus izmantojam ikdienā. Tātad pirmkārt izstāstīšu par aizdevumiem. Aizdevumi, kā jau minēju, Altumā ir pieejami pastāvīgi, neatkarīgi no tā, vai ir kāda aktīva atbalsta programma, vai tajā brīdī varbūt nav, bet vienmēr varat griezties pie mums pēc finansējuma dažādām zaļām investīcijām. Šeit slaidā redzat vairākus investīciju veidus, bet šodienas tēma tātad ir ilgtspējīgs autoparks, ilgtspējīgs transports. Un šādam ieguldījumu veidam Altum piedāvā aizdevumus no 25 000 eiro līdz pat 5 miljoniem eiro. Šiem aizdevumiem ir īpaši labvēlīgi nosacījumi. Mēs runājam gan par zemām likmēm, sākot pat no 2,5% gadā, un tā ir fiksēta likme šobrīd. Protams, likmes laika gaitā var mainīties. Šiem aizdevumiem ir arī samazināts nodrošinājuma prasības. Tas pamatprincips vienmēr, par ko domājam, nodrošinājumā ir tas, ko finansējam. Tad šajā gadījumā tātad vai nu tie ir auto, vai tā ir uzlādes infrastruktūra.
aizdevuma termiņš, līdz 15 gadiem bija te ļoti laba pieredze. Dzirdam, ka Kapitāla lieto elektroauto 10 gadus, bet droši vien, ja mēs runājam par vieglo, vai arī pat kravas elektroauto, skaidrs, ka tāds lietderīgs kalpošanas laiks, tāds droši arī no finansētāja skatu punktu visdrīzāk būs apmēram 5 līdz 7 gadi. Ja, bet kopumā tātad šiem tā aizdevumiem ir elastīgs arī šis te atmaksas termiņš. Jā, un tas, ko vēl nepieminēju, pašu ieguldījums, tātad minimāls 10%, ja vēlaties, piemēram, elektrificēt autoparku, arī uzstādot uzlādes infrastruktūru, nebūs tā, ka prasīsim, teiksim, pusi finansēt no saviem līdzekļiem. Šie aizdevumi ir pieejami visu lielumu uzņēmumiem, sākot no mikro līdz pat lielajiem. Tad arī lielie uzņēmumi var kvalificēties automa aizdevumiem un saņemt tādus. Ejot uz priekšu, daži piemēri un varbūt nedaudz izkāpšu ārā no tā šodienas, jau mēs te runājam par auto, par viegliem kravas, tad Altum ir finansējis, varbūt gribētos domāt, ka diezgan daudzveidīgu bezemisiju transporta līdzekļu veidus. Un šeit pirmais piemērs vietējais uzņēmums, kurš ir izveidojis veiksmīgu koplietošanas elektrovelosipēdu parku, Raid. Šobrīd nav sezona, bet iestājoties pavasarim noteikti, tad, kad lielās redzēsim šos transporta līdzekļus un Rīgas iedzīvotāji tos izmantos, aizstājot kādus kilometrus, ko citādi iespējams būtu braukuši ar personīgo iekšdedzes auto. Un jāsaka, iespējams drīzumā Raid velosipēdi būs sastopami arī citās pilsētās un iespējams arī ārpus Latvijas, par ko mums milzīgs prieks. Tad, otrs mūsu finansētais projekts ir pirmais koplietošanas elektroautoparks Latvijā, Fixi. Savulaik viņi tiešām bija pirmie, un šis bija ļoti izaicinošs projekts, bet lepojamies, ka tas tika paveikts. Protams, ka šobrīd tirgū ir jau daudz spēlētāju, tomēr Fixi bija pionieri ar savām elektroautomašīnām. Un skatāmies vēl plašāk, ja jūs varbūt attīstat kādu tehnoloģiju. Teiksim, Latvijā ir uzņēmumi, kas būvē mikroautobusus, elektriskos mikroautobusus, Electrify, tad arī šādiem uzņēmumiem mēs varam piedāvāt finansējumu, lai tātad šāds zaļš bizness varētu attīstīties. Jā. Tad, ja tik tālu runājām par aizdevumiem ar atvieglotiem nosacījumiem, tad, protams, daudz uzņēmēji ir jau dzirdējuši un gaida nākamo kārtu programmai, kurā ir ne tikai finansējums, bet arī atbalsts. Tā ir jau vairāk nekā gadu pieejamā programma energoefektivitātes aizdevuma ar kapitāla atlaidi uzņēmumiem. Šeit slaidā redzat, atbalsta jomas programmā ir vairākas, un līdz šim populārākās ir bijušas pirmās divas, tie ir energoefektivitātes pasākumi un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, kur viennozīmīgi populārākais investīcija veids līdz šim uzņēmumiem ir bijuši saules paneļu pašpatēriņam, bet ir arī citas atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, ko var uzstādīt. Bet šodienas kontekstā tad visaktuālākā trešā sadaļa atbalsts uzņēmumiem bezemisiju transporta līdzekļu iegādei. Tātad atbalsts tiek sniegts kombinēta finanšu instrumentu veidā. Tā ir garantija finanšu līzingam ar kapitāla atlaidi. Un tas būtiskais, ka gadā ar šo transporta līdzekli ir jānobrauc vismaz 20,000 kilometri. Tad šis ir tas kilometru daudzums, kas ir jāizvieto, kas citādi tiktu nobraukts ar, visticamāk, vidēji mazāk draudzīgu transporta līdzekli. Slaida apakšā redzat atrunu, viņa arī turpināsies nākamajos slaidos. Atruna ir tāda, ka šobrīd programmas noteikumi ir
izgājuši ne jau saskaņošanu un gaidām, kad ministru kabinets apstiprinās to grozījumus. Tiklīdz tas notiks, mēs sludināsim jaunas atlases kārtas, bet, protams, kamēr noteikumi nav apstiprināti, tā atruna ir spēkā, ka nianses vēl var pamainīties. Kopumā domāju, ka tā kā šobrīd jau stāstu, tādi arī programmas nosacījumi turpmākās kārtās būs. Tad nedaudz sīkāk, kam šajā programmā uzņēmumi var saņemt atbalstu. Tie ir jauni, rūpnieciski ražoti, elektroauto, vieglie vai vieglie kravas, respektīvi M1 un N1 kategorijas elektroauto. Tie ir auto, ar kuriem uzņēmumi plāno gadā nobraukt vismaz 20,000 kilometru, un kurus tie bez atbalsta neiegādātos, respektīvi atbalsts tiek piešķirts, ja auto iegādājas finanšu līzingā, un šim finanšu līzingam piesaista sākotnēji garantiju. Uz šo 1. gadu tā ir garantija, un pēc gada jau tad finanšu instruments darbojas atkarībā no tā, vai ir sasniegti mērķi. Lai tiktu līdz atbalstam, pirmais un būtiskākais pieteikties atlasē. Atlases kārtas izsludinam, paredzam, ka tiklīdz tiks apstiprināti noteikumi grozījumi, burtiski nedēļas laikā pirmā atlases kārta būs pieejama, bet jā, atlasē ir jāpiesakās, lai tā kā rezervētu sev to pieejamo atbalstu, un tālāk jau varētu iegādāties elektroauto, faktiski pēc tam ir līdz 8 mēnešiem, zinot arī dažādos piegādes laikus. Un kāds ir tas atbalsts? Atbalsts ir kapitāla atlaide, kas nozīmē, ka jums tiek dzēsta daļa no jūsu saistību, šajā gadījumā finanšu līzinga pamatsummas, pēc noteikti nosacījuma izpildes. Tas kapitāla atlaides apmērs ir līdz 30% no attiecināmām izmaksām, kas ir auto iegādes cena bez PVN, bet nepārsniedzot konkrētus sliekšņus, kas tātad vieglajiem pasažieru auto ir līdz 5,000 eiro, un šiem te vieglajiem kravas N1 kategorijai līdz 10,000 eiro. Vēl viens ierobežojums, tā kā runājam par atbalstu, ir uzņēmuma grupai pieejamais atlikušais de minimis limita apmērs, vai ne vairāk kā 180,000 eiro kopā. Un šeit runa par saistītu personu grupu, ja ne par katru uzņēmumu, varbūt atsevišķi, ja esat grupā vairāk, šo vērts atcerēties. Cik vēl daudz atbalsta ir? 3 kārtas jau ir notikušas, bet finansējums vēl ir pieejams. Attiecīgi paredzam, ka vismaz 2 kārtas tuvākajos 2-3 mēnešos izsludināsim, un katrā kārtā tieši elektroauto atbalstam būs vairāk nekā 1,5 miljonus eiro. Tā kā, ja paredzat elektroauto iegādi šogad, faktiski jau esat nolūkojuši auto, tad ir īstais laiks pieteikties, jo, kā jau minēju, tad tas līzinga darījums šī gada laikā, tad attiecīgi arī būs jārealizē, ja būsiet atlasi izturējuši. Jā, ejot uz priekšu, kuri uzņēmumi var pieteikties? Tā tad atkal runāšu par noteikumiem, kurus ceru, ka tūlīt šādā pašā redakcijā arī apstiprinās, un būtiski pateikt, ka ir būtiski paplašināts atbalsta saņēmēju loks tieši šajā elektroauto sadaļā. Tātad uz šo brīdi pieteikties var visi lieluma komersanti. Protams, ir jāiztur šie te, es viņus sauktu par tādiem higienas kritērijiem, kas nav nodokļu parādu, nav nonākuši grūtībās, nav attiecinām citi izslēgšanas gadījumi, un ievērojot darbību un nozara ierobežojumus, bet tie ir šobrīd pielīdzināti pārējām šīs programmas atbalsta jomām, ja tātad principā ierobežot ir tikai primārā lauksaimniecība, zivsaimniecība, tabaka, transports, uzglabāšana un azartspēles derības. Pārējie visi
Tātad ne tikai ražošanas uzņēmumi kā iepriekš, arī tirzniecības uzņēmumi, arī pakalpojumu jomas uzņēmumi šim atbalstam var pieteikties. Ar vienu atrunu tas, ka jūs izturat atlasi, vēl negarantē atbalstu piešķiršanu, ir otrais posms brīdī, kad jūs esat pieteikušies līzingam un mēs vērtējam garantijas piešķiršanu. Altum arī vērtē, vai komersants ir dzīvotspējīgs, vai tas atbilst Altuma kredīta politikai un vai varam garantiju piešķirt. Jā, vairāk informācijas par visām programmām, par kurām šodien stāstīju, ir Altuma mājaslapā. Un īpaši aicinu, var redzēt ekrāna apakšā, mums ir kontaktforma programma energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi, kura tiek finansēta no atvesļošanas noturības mehānisma. Mūsu mājaslapā ir kontaktforma, pavisam vienkārša. Uz šo formu tiek sūtīts tikai ziņas tiem, kuri ir pieteikušies tikai par konkrētu šo programmu un šo atlasi. Tā kā aicinu pieteikties, zinu daudz, kas ir pieteikušies un jau mums zvana, vai forma strādā. Jā, viņa strādā, vienkārši pagaidām vēl nav jaunu ziņu, bet tiešām sagaidām, ka jau turpmākajās nedēļās tās ziņas būs un attiecīgi jūs saņemsiet informāciju e-pastā, varēsiet laicīgi sagatavoties atlasei. Lūk, mūsu kontakti, Altuma uzņēmuma energoefektivitātes daļa, esam sasniedzami gan e-pastā, gan telefoniski, droši var uzdot jautājumus mums. Skatos, vai ir kādi jautājumi? Izskatās, ka nav. Jā. Jā, tad ar to milzīgs paldies Līgai, un kā nākamo runātāju aicināšu Klimata un enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktoru Raimondu Kašu ar viņa prezentāciju energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā, atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā. Jā, labdien! Esiet sveicināti webināru skatītāji un klausītāji. Mani sauc Raimonds Kašs, pārstāvis Klimata un enerģētikas ministriju. Un man ir tas prieks un iespēja šodien padalīties ar aktualitātēm mobilitātes jomā. Tātad mans stāstījums fokusēsies 3 virzienos, tātad ļoti īsi par to, kādēļ ir svarīga mobilitāte no klimata politikas viedokļa. Tad es pieskaršos jautājumu par jau esošo atbalstu programmu iedzīvotājiem, un tad noslēgumā 3. sadaļa būs attiecībā uz topošo programmu uzņēmumiem. Tātad īsumā par to, ka ik viens jau ir dzirdējis, ka valstī Latvija ir pietiekami ambiciozi mērķi attiecībā uz klimata un enerģētikas rādītājiem. Un jāsaka tā, ka transporta sektors ir viens no lielākajiem avotiem šo mērķu izpildē, un mēs runājam par kopēju daļu 37% no kopējām emisijām, kas rodas valstī. Un attiecīgi ir nepieciešami risinājumi, lai šīs emisijas mazinātu. Un tie risinājumi faktiski ir dalāmi divu virzienos. Mēs varam runāt par to, kā ir energoefektivitātes pasākumi, ar ko mēs saprotam gan ar transporta līdzekļu nomaiņu, kvalitatīvāku, videi draudzīgāku izmantošanu, kaut kāda veida fiskālo instrumentu pielietošanu. Un otra grupa ir attiecīgi būtiskākā attiecībā uz to, kā sabiedrība pati mainās un maina savus paradumus. Un, lai sasniegtu šos abus mērķus, ir jāizmanto mūsu stiprās puses, tās stiprās puses, kuras valstī ir pieejamas. Un šeit ir pieminēt varbūt 3 lielie tādi grupas, bloki. Tātad mēs runājam par ģeografiskajiem apstākļiem, kādi Latvijai ir izveidojušies un kādos mēs atrodamies. Otrā grupa ir mūsu lielās elektrifikācijas iespējas, ņemot vērā gan esošo zaļās enerģijas pieejamību, gan arī topošos atjaunojamo energoresursu projektus šādas enerģijas ražošanai. Un trešā grupa ir attiecīgi publiskā finansējuma pieejamība, kas jāsaka pēdējos gados ir ļoti būtiski palielinājusies gan attiecībā uz dažādām mērķu grupām, gan attiecībā uz dažādu veidā transporta līdzekļu atbalstu. Un izmantojot šīs priekšrocības, mēs attiecīgi varam virzīties gan uz klimata mērķu sasniegšanu, gan attīstīt tautsaimniecību, gan arī radīt un veidot augstas pievienotās vērtības produktus, attiecīgi gan nodrošināt iekšzemes patēriņu, gan arī eksportēt šīs preces.
Un kādēļ tas ir svarīgi no klimata politikas viedokļa? Labajā pusē minētā diagramma, jeb grafiks, jau šodien vairākas reizes ir parādīts, ka elektromobīļu skaits Latvijā ļoti strauji palielinās īpaši pēdējos gados. Savukārt, man no politikas viedokļa pusē skatoties, ir būtisks slaids labajā pusē, kur mēs redzam emisiju diagrammu, jeb emisiju šo te ietvaru, kāds transporta sektorā ir. Un jāsaka tā, ka neskatoties uz straujo transporta līdzekļu skaita pieaugumu, elektrotransporta līdzekļu skaita pieaugumu, emisiju īpatsvars būtiski nemainās. Tātad faktiski mūsu gadījumā būtu galvenais ir nevis varbūt tas kvalitāte, kas veidojas no elektroautomobīļu skaita, bet no tā, kādā veidā samazinās esošais fosilo energoresursu transporta līdzekļu sektors. Tātad mēs runājam par to, kādā veidā varētu samazināt esošo fosilo transporta līdzekļu skaitu un it īpaši šo te patērēto fosilo degvielu, kas ir rādītais, kādēļ emisiju īpatsvars būtiski nesamazinās. Un jāsaka tā, ka jau gandrīz 2 gadi spēkā ir atbalsta programma iedzīvotājiem, kuras ietvaros var iegādāties elektromobīļus, gan jaunus, gan lietotus, un arī var iegādāties ārēji lādējumus hibrīdu auto. Un kādēļ es pieminu šodien sarunā kontekstā ar uzņēmēju darbību, jeb uzņēmumiem, ir tas, ka no šīs programmas mēs esam ņēmuši vairākus būtiskus aspektus, veidojot atbalsta programmu uzņēmumiem, par kur es pieminēšu vienā no pēdējiem slaidiem. Tātad šeit mēs runājam par to, kādas ir izmaksas uz vienu transporta līdzekļu, jeb atbalsta apjoms, un kāda ir uzņēmumu iesaiste. Tātad ar uzņēmumu iesaisti šajā gadījumā es domāju to platformu, kas veidojas uzņēmumiem pārdodot transporta līdzekļus. Tātad šobrīd mēs jau varam runāt par vairāk kā 70 uzņēmumi, kas piedāvā šo iespēju iedzīvotājiem iegādāties transporta līdzekļus. Līdz ar to tā ir tā kā platforma, kas arī veidojot jaunas atbalsta programmas, rada iespējas mazināt kaut kādā veidā šķēršļus un varbūt mazināt laika patēriņu, kas ir nepieciešams citu atbalsta programmu ātrākai ieviešanai. Tātad šī te platforma attiecību uz tirdzniecību ir pietiekami labi izveidota. Otrs ir nosacījums, ka programmā ir jāsasniedz noteikti konkrēti nobraucamie attālumi, un kā jau iepriekšējā prezentācijā tika minēts ar uzņēmējiem, ir 20,000 attālums jānobrauc. Šajā programmā mēs runājam par 52,000 kilometru, kas ir jānobrauc 5 gadu periodā. Tātad šis ir signāls, ka transporta līdzeklis tiek izmantots, un šī te ietekme, kas veidojas, jeb tiek aizstāta no fosilo resursu izmantošanas, ir tas bonus, jeb iegūms sabiedrībai un videi kopumā. Un nākamais posms, ko mēs izmantojam arī citu programmu izveidē, jeb attīstībā, ir šī sadarbība, savstarpēja sadarbība gan starp ministriju, kā finansējuma devēju, gan starp mūsu iestādi Vides investīciju fondu, kas ir kā apsaimniekotājs šī finansējuma un tiešais partneris attiecīgi ar iedzīvotāju un nākotnē arī ar uzņēmumu, kurš šo transporta līdzekli iegādāsies, kādā veidā šos savstarpējos procesus padarīt pēc iespējas efektīvākus no laika viedokļa, tātad, lai šī dokumenta aprite būtu pēc iespējas īsāka, būtu skaidrāk izsekojama un ērti pielietojama visām pusēm. Un otrs aspekts, kas tiek izmantots, ir nemazāk svarīgs, tas ir finansējuma pieejamība. Tātad mēs runājam par kredīti iestāžu, ja finanšu līzinga pakalpojumu sniegšanas iespējām, kur arī šī puse tiek iesaistīta projekta īstenošanā un jau rada vai ir radījušo platformu, kādā veidā šo finansējumu pietiekami efektīvi un ātri gan izskatīt, gan arī piešķirt. Līdz ar to sniedzot arī jau šo pieredzi uz nākošo programmu izstrādi. Īs kopsavilkums par to, kā tad mums veicas šīs te programmas ietvaros 2 gadu laikā. Tātad kopumā programmas ietvaros ir apstiprināti, jeb nopirkti aptuveni 1500 transporta līdzekļi. Tātad šeit iet runa par to, ka aptuveni 78% no kopējā skaita ir jauni elektrotransporta līdzekļi. Un stipri būti mazāk
īpatsvars ir attiecībā uz ārēji lādēm hibrīda auto. Kaut arī jāsaka tā, ka programmas izveides gaitā šis akcents tika būtiski uzdots un akcentēts no iedzīvotājiem, ka ir vēlme iegādāties hibrīda auto. Tad šie dati parāda, ka 2 gadu laikā šī programma faktiski nav sniegusi tādu būtisku pienesumu. Un varbūt viens no aspektiem ir cena, tieši cena, jo, kā mēs esam identificējuši šos vidējos radītājus, tad ārēji hibrīda auto izmaksā, gribētu teikt, pietiekami būtiski vairāk nekā jauna elektromobīļa vidējā cena. Tātad mēs runājam par 41,000 eiro, kas ir hibrīda auto vidējā iegādes cena, un 36,000 jauna elektrotransporta līdzekļu iegādes cena. Iespējams, šis ir tas aspekts, kas ir nospēlējis par labu tam, ka iedzīvotāji vairāk pērk tomēr elektroautomobīļus nekā ārēji lādējums hibrīda auto. Un tāda sadaļa, kas starp šīm abām atrodas, ir lietot elektromobīļi. Jāsaka tā, ka varbūt sākotnēji tā interese bija stipri mazāka, bet laikam ejot, var redzēt, ka gan iedzīvotāji, gan ar uzņēmumi, kas piedāvā šos te transporta līdzekļus, ir kļūsi stipri aktīvāka. Un labajā pusē mans pieminētais slaids ir grafiks par to, kādā veidā ir šie maksājumi, bet finansējuma sadalījums kādā veidā veidojies, un var redzēt, ka gandrīz puse no finansējuma ir operatīvais līzings, un attiecīgi pārējais ir finanšu līzings un cits finansējums, ar ko mēs saprotam, vai no kredīt līnijas, jeb pašu ieguldījumus. Tātad tas galvenā ziņa, ko mēs arī izmantojam nākušām programmām, ka mēs nevaram paļauties tikai uz to, ka gan iedzīvotājiem uzņēmējiem būs pieejami pašiem savi līdzekļi, lai iegādātu šo te vidēji draudzīgo transporta līdzekli. Un noslēgumā slaids par atbalsta programmu uzņēmumiem, kura ir izstrādes stadijā, un jāsaka tā, ka pirmā versija projektam ir pieejama tiesību aktu portālā, kur mums pagājušā gada nogalē noslēdzās sabiedriskā apspriede par šo programmu, un nedēļas 2 laikā mēs plānojam jau šo programmu, jeb konkursu nolikumu virzīt saskaņošanai ar iesaistītām ministrijām un nozaru asociācijām. Un es varbūt detaļās viņu šobrīd neizstāstīšu, bet pieminēšu galvenos aspektus. Tātad kopējais finansējuma apjoms 5 miljoni eiro, atbalsta formu ir grants, tātad mēs runājam par grantu kā dotāciju, nevis finanšu instrumentu. Finansējuma pieejamība būs atklātā projekta konkursa ietvaros, atšķirībā no iedzīvotāju programmas, kur šī te pieejamība ir tāda, ka tiklīdz tu nopērc šo te transporta līdzekli, tā tu arī dabū atbalstu. Šeit tomēr būs kārtība cita, izējot no konkurences apstākļiem, ka šīs pieprasījums varētu būt būtiski lielāks nekā pieejams finansējuma apjoms. Un granta saņēmēji šīs te programmas ietvaros būs, kā jau minēju, uzņēmumi, gan arī pašvaldību iestādes un kapitāla sabiedrības. Uzreiz jāsaka tā, ka šīs grupas publisko sektoru un uzņēmēju darbības sektoru mēs nodalām, viņi savā starpā nekonkurēs, līdz ar to tāda kāda uztraukuma, ka valsts iestādes vai pašvaldības paņems lielāku daļu finansējuma, šeit īsti tā nebūs. Un tā pieeja konkursam ir faktiski balstīta uz 3 aktivitātēm, ko mēs vēlamies īstenot. Šajā attēlā ir parādīts, ka primāri mēs dodam atbalstu elektrotransporta līdzekļu iegādēji, bet tāpat laikā uzņēmumam ir iespēja iegādāties uzlādes staciju, atkarībā no dažāda veida jaudas, varbūt lēna uzlāde vidējā, gan ātrā, un paralēli tam vēl aprīko šo uzlādes staciju ar saules paneli, piemēram. Tātad veido šo te kompleksu risinājumu, kad vienas atbalsta programmas ietvaros uzņēmējs vai arī pašvaldība vai valsts iestāde var iegādāties jau kompleksu pasākumu, kā nopērku elektromašīnu, uzlādēju savu teritorijā un izmantoju zaļo enerģiju. Tā kā tas ir varbūt tas koncepts šim te konkursu nolikumam, kuru mēs attīstam, un es aicinātu būt aktīviem, tiklīdz šis projekts tiek nodots arī saskaņošanai ministrijām, lai pēc iespējas atrastu efektīvāk tos varbūt diskutējumos punktus, jeb misēkļus, kas varbūt rada neskaidrības no jūsu puses, un attiecīgi mēs varētu vēl pilnveidot projektu. Tā kā paldies no manas puses par atbalsta programmām, tas arī būtu viss, un tad es varētu mēģināt arī atbildēt uz jautājumiem. Tā, uz cik centiem nokritusies kilometru kopēja izmaksa izmanto elektroautā? Es droši vien uz šo neatbildēšu, es praksē
neizmantoju. Varbūt uzņēmējiem būtu jautājums, kā viņiem praksē izskatās, kā samazinās izmaksas lietojot. Tā kā es varbūt izlaidošu šo jautājumu. Ja kādam uzņēmumam ir komentārs, iespējams var nokomentēt. Tad Mārtiņš jautā, vai klimatu izmaiņu dēļ ir iespējams efektīvi samazināt CO2 izmešus ar transporta līdzekļiem. Vidēja temperatūra ir palielinājusies gadu no gada. CO2 izmeši ir tieši saistīti ar ārā temperatūru. Šis ir, gribētu teikt, filozofisks jautājums, kur mēs varam iet jau geogrāfijas un kaut kāda veida meteoroloģijas aspektos, bet es varbūt pieturēšu pie tās domas, kā emisijas rodas un to rada saimnieciskā darbība. Un, protams, klimatiskā apstākļi var pastiprināt vai vājināt šīs ietekmes, bet ir nenovēršami pierādīts, ka saimnieciskā darbība, tā skaitā fosilo resursu izmantošana, rada šo ietekmi. Līdz ar to, es domāju, šeit citām diskusijām es varbūt nevēlos arī, teiksim, padziļināti iet iekšā. Tad Kristaps jautā, vai pastāv Eiropas līdzfinansējums elektrouzlādes staciju izbūvē uzņēmumiem. Jāsaka, ka ministrijas kompetences ietvaros mums atsevišķas programmas atbalsta priekš uzlādes staciju uzstādīšanas nav, bet, ja, kā es jau minēju, ja uzņēmējs iegādāsies elektroauto šīs mūsu izstrādē esošās programmas ietvaros, tad būs iespēja arī iegādāties uzlādes staciju un attiecīgi aprīkot viņu ar, ja ir vēlme ar saules paneļiem, piemēram. Tā, paldies, jā, laikam vairāk jautājumu nav. Paldies. Jā, milzīgs paldies Raimondam un īstenībā arī visiem iepriekšējiem runātājiem. Tagad arī paturpināšu es. Un es ļoti ceru, ka pašreiz cienītie klausītāji ir sapratuši, ka iespēja iegādāties elektroauto Latvijā ir, ka ir iespējas integrēt šos transporta līdzekļus savā saimnieciskajā darbībā un liederīgi izmantot tos ikdienā. Toties attīstot arī domu par to, kādi elektroauto vispār mums ir pieejami, nākamais būtiskais jautājums, kas ir jāuzdod, ir, kā mēs varam uzlādēt šos transporta līdzekļus. Runājot par transporta līdzekļu uzlādi, pa lielam ir divas lielas kategorijas – publiskā uzlāde un privātā uzlāde. Sāksim varbūt ar publisko uzlādi, un sākotnēji dažiem var šķist, ka tā nav pārāk labi attīstīta Latvijā. Toties pilnīgi tam apgalvojumam piekrist nevar. Latvija pašreiz aizņem 2. pozīciju visu Baltijas valstu starpā, runājot konkrēti par pieejamo publisko uzlādes punktu skaita. Tiesa gan, šeit ir neliela problēma, un lielākoties tie uzlādes punkti ir koncentrēti Rīgā un Pierīgā. Kaut gan nevar arī pateikt, ka ārpus šī reģiona uzlādes punkti nav pieejami. Pateicoties MOBI projektam, pašreiz Latvijas teritorijā ir pieejami 141 publiskais uzlādes punkts, kur elektroauto īpašnieki var lādēties ar jaudu līdz pat 50 kW. Un šeit ir jāpievērš uzmanība konkrēti šai jaudai, jeb tiem kilovatiem, ko es biju pieminējis iepriekš, un jāsaprot varbūt, kāds uzlādes iekārtu klāsts ir pieejams Latvijā. Vidēji publiskās uzlādes Latvijā sākas no 22 kW un var aiziet līdz pat 300 kW. Ja mēs runājam par 22 kW, tās pārsvarā būtu maņstrāvas uzlādes iekārtas, jeb AC uzlādes iekārtas, bet savukārt, ja mēs ejam no 50 līdz 300 kW, tās jau ir līdzstrāvas, jeb DC uzlādes iekārtas. Šajā kontekstā būtiski pieminēt, ka tā jauda, ko mēs redzam uz uzlādes iekārtām, nav tā jauda, ko mēs pārsvarā sagaidītu, lādējot savu transporta līdzekli. Ja mēs runājam par maņstrāvas, jeb AC uzlādes iekārtām, to faktisko uzlādes jaudu, ko mēs saņemtu, lādējot savu transporta līdzekli, noteiks elektroauto iekšējais invertors. Savukārt, jo ātrāk ir tā jauda, jo tuvāk mēs esam DC uzlādes iekārtām, tad mēs runāsim par bateriju kā ierobežojošo faktoru. Papildus tam ir arī jāpievērš uzmanība tam, kā īstenībā bija pieminējis Aigars, atkarība no ārējiem apstākļiem gan elektroauto, gan arī uzlādes performance varētu samazināties. Tā augstajā laikā elektroauto uzlāde, it īpaši runājot par līdzstrāvas uzlādes iekārtām, būs lēnāka. Toties ir arī jāsaprot, ko vispār nozīmē tās uzlādes jaudas un kādu nobraukumu mēs varētu sagaidīt no šādām iekārtām. Runājot par 22 kW, 100 km var būt ielādēti apmēram 1 stundas laikā.
50 kW gadījumā vajadzīgais laiks ir apmēram 25–30 minūtes, ejot uz 120 kW, tas laiks samazinās līdz 10 minūtēm, un 300 kW uzlādes iekārtu ziņā tās ir apmēram 5 minūtes. Toties atkal ir jāuzsver tas, ka ir vairāki faktori, kāpēc tās uzlādes jaudas nebūs konstanti sasniegtas, un elektroauto vadītājiem nav jāuztraucās, ka kaut kas nav kārtībā ar viņu mašīnu. Runājot par šo iekārtu pieejamību, proti ir arī jāuzsver, ka atkarībā no jaudas mainās arī pakalpojuma cenas. Un šeit, diemžēl, atkal parādās problēma ar uzlādes iekārtu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Tādēļ, ka pašreiz uzstādītas uzlādes iekārtas ir pieejamas pārsvarā Rīgā un Pierīgā, ad hoc cena, jeb tā cena, ko mēs varētu sagaidīt, ja mēs īpaši negatavotos uzlādes procesam, vidēji Latvijā uz 100 km būtu ap 11 eiro. Šo problēmu mēs varētu atrisināt, ja uzlādes infrastruktūra tiktu paplašināta, ja viņa būtu dažādota un ja viņa būtu labāk pieejama visā Latvijas teritorijā. Šajā ziņā, protams, liela loma ir uzlādes punktu operatoriem, un proti šeit varētu arī izcelt to, ka to starpā arī šogad būs Enefit, un mēs uzstādīsim mūsu pirmās publiski pieejamās uzlādes iekārtas Latvijā. Viennozīmīgi palielinoties uzlādes punktu skaitam, samazināsies pakalpojuma cena, jo iepriekšējā pieredze ir pierādījusi, attīstoties uzlādes infrastruktūrai, palielināsies pieprasījums, palielināsies elektroauto skaits, nenoliedzami nodrošinot to, ka samazināsies cena. Toties nedrīkst arī aizmirst par privātu uzlādi. Privātā uzlāde ir veids, kā viennozīmīgi var nodrošināt pašu lētāko uzlādes tarifu. Toties, kā arī bija izcēlis Aigars un arī Arnis, iespēja, teiksim tā, sastikties ar lielām sākotnējām izmaksām runājot par privāto uzlādi un īpaši autoparka ziņā ir pārāk liela. Ja, pieņemsim, mēs ņemsim vērā 22 kW uzlādes iekārtas, nepieciešamā jauda, lai uzstādītu šādu risinājumu, ir 32 ampēri. Paplašinot to uz 10 mašīnām, tie ir 320 ampēri. Nevienmēr tik daudz brīvās jaudas ir pieejamas mūsu ēkās. Un attiecīgi ierīkojot šādu risinājumu, ir nopietni jāapsver doma palielināt šo jaudu vai izbūvēt atsevišķu pieslēgumu. Latvijā šādi pasākumi ir ļoti, ļoti dārgi. Tādēļ ir jāapsver iespējas uzstādot uzlādes risinājumus savam autoparkam, uzstādīt arī viedās sistēmas. Pašreiz tirgu tās ir pieejamas un tās saucas dinamiskās slodzes vadības iekārtas. Ar to palīdzību ir iespēja viedi sadalīt uzlādes jaudu, jeb konkrēti pat kopējo jaudu, kas ir pieejamā ēkā, starp visiem patērētājiem tajā ēkā. Tā piemēram, ja jūsu īpašumā ir nepieciešamība pēc papildus jaudas kaut kādā citā patērētājā, tad uzlādes faktiskā jauda tiks proaktīvi samazināta. Tā 22 kW vietā jūs lādēsiet savu transporta līdzekli uz 11 kW vai pat ar mazāku jaudu. Tas ir viennozīmīgi veids, ka varētu ietaupīt līdz pat 10 000 eiro, ierīkojot sev nepieciešamu uzlādes risinājumu. Toties, kā īstenībā varētu arī pamācīties no DPD Latvijas piemēra, ir arī jāsaprot sava autoparka nepieciešamības. Un, lai nodrošinātu to, ka uzlādes risinājumi ir efektīvi, gan Enefit, gan arī citi pakalpojumu sniedzēji ir ar mieru sniegt jums pakalpojumus un konsultācijas, kā varētu pielāgot jūsu uzlādes risinājumu jūsu vajadzībām. Tādēļ kopsavilkumā varētu pateikt, ka uzlādes infrastruktūra Latvijā attīstās strauji, viņi ir pieejama. Ir vairāki uzņēmumi, tā skaitā Enefit, kuri ir gatavi atbalstīt jūsu uzlādes nepieciešamības. Tomēr ir arī jāsaprot, ka ir jādomā līdzi, ir jādomā ilgspējīgi un ierīkojot šos uzlādes risinājumus, ir jādomā par to, kā izdevumi var būt optimizēti. Mēs viennozīmīgi jau varam pateikties par jūsu dalību mūsu webinārā, bet pirms mēs beidzam, es arī gribētu izcelt to, ka mūsu aicinājums pieteikties konsultācijas pakalpojumiem vienmēr ir aktuāls. Jūs droši varat pieteikties rakstot mums uz info@enefit.lv, un, ja nu gadījumā jums jau ir pieejams jūsu autoparks un jūs meklējat savu nepieciešamo uzlādes risinājumu, skenējot šeit redzamo QR kodu, jūs varat pieteikties pakalpojumam, ko mēs piedāvājam šī webināra dalībniekiem, kur nomas pakalpojums, paņemot mūsu uzlādes risinājumu pirmos 3 mēnešos, ir bez maksas. Vēlreiz pateicos par dalību mūsu webinārā un uzreiz arī pieķeršos klāt jautājumiem, kas bija ienākuši. Tie ir vairāki, daži no tiem jau bija atbildēti, bet mēģināsim arī noklāt tos, kas joprojām nebija. Sākot varbūt ar pašu sākumu un runājot par
Japānas pieredzi, jautājums, ko uzdevis reāls piedzīvojums. Vai esam izpētījuši Japānas pieredzi, kur no 2025. gada pāries uz 100% uz ūdeņraža degvielas? Ieguvums – tīrs gaiss, Eiropas zaļais virziens tiek realizēts kvalitatīvi un reāli. Šeit arī citējot varbūt Raimondu, tas ir tāds filozofisks jautājums, jo, protams, pašreiz tirgu pastāv tās bažas, kas tomēr ir tas ilgspējīgākais risinājums. Runājot par ūdeņradi, jāuzdod jautājums, kur mēs iegūsim šo resursu. Ūdeņraža uzlādes jeb uzpildes infrastruktūra Latvijā neeksistē. Un mēs jau redzam, cik liels izaicinājums ir izbūvēt elektroautu uzlādes infrastruktūru, kur konceptuāli jau mums ir pieejama, mums jau ir kabeļi. Toties ūdeņradim paredzētie gāzes vadi nav. Mums ir, protams, dabasgāzes infrastruktūra, toties dabasgāzes CH4 molekula ir pamanāmi lielāka nekā H2 molekula. Un droši pārvadāt šo resursu pa to infrastruktūru vienkārši fiziski nav iespējams bez pamatīgiem ieguldījumiem. Attiecīgi šeit ir jāuzdod jautājums gan Eiropas likumdevējiem, gan arī konkrēti Latvijai, jo ir jāpieņem lēmums. Ir jāpieņem lēmums, kurā virzienā mēs iesim un kā mēs attīstīsimies. Pagaidām visi efektivitātes radītāji tomēr nosaka, ka Latvijā labākais risinājums it īpaši privātajā un vieglā transporta ziņā būtu elektroauto. Toties mans personīgs viedoklis būtu, runājot par smago transporta līdzekli, ūdeņradis varētu būt efektīvs risinājums arī tur, bet atkal šis ir ļoti, ļoti pamatīgs lēmums, kas ir saistīts ar tiešām krietni pamatīgām investīcijām, un, lai virzītos uz priekšu, ir obligāti jāpieņem lēmums pa lielam tagad. Nākamais jautājums, vai Latvija neplāno doties šajā attīstīto valstu virzienā? Viennozīmīgi plāno, un mēs viennozīmīgi tur arī ejam. Protams, šeit ir arī jāpaplašina tas jautājums un jāuzdod viņš nedaudz citādāk, kā mēs varam attīstīt Latvijas ceļu uz šo ilgspējīgo attīstīto nākotni. Un šeit ir gan uzņēmumu, tādu kā Enefit loma, gan arī lietotāju un sabiedrības loma. Mums kā sabiedrība ir jāpasaka, kur mēs gribam doties. Pagaidām pastāv tās bažas, tā nepārliecība. Mūsu uzņēmumu loma ir nodrošināt, ka tās sabiedrības bažas tiks atrisinātas un atrisinātas efektīvi. Attiecīgi šeit viennozīmīgi būtu jāstrādā kopā, bet valdībai ir arī jādod skaidri signāli, ko mēs gribam. Par gada nobraukumu runājot, kaut gan AS Capital pārstāvis bija uz to atbildējis un nokomentējis. Godīgi sakot, šeit ir daļai arī mana personīgā pieredze. Es jau pats braucu 2 gadus ar elektrotransporta līdzekli, un pēc 2 gadiem mans nobraukums jau ir tuvu 40,000 kilometriem. Pats dzīvojot Pierīgā, es varu apgalvot, jā, tas var arī būt ne tikai uzņēmumu gadījums, bet arī privāto cilvēku gadījums. Ņemot nākamo jautājumu par zemo temperatūru ietekmi, es domāju, ka mūsu runātāji jau ir atbildējuši. Kapitāla pārstāvis, protams, ir atbildējis uz viņu jautājumu ar pilno uzlādi. DPD Latvija pārstāvis ir nokomentējis par viņu pieredzi. Globāli tagad, jā, ir pieejami transporta līdzekļi, kuri var nobraukt 500-600 km ar vienu uzlādi, un arī no personīgas pieredzes skatoties tiešām 300 km ir iespējams vismaz radītājs, ko pateiktu pati mašīna. Faktiski, protams, kā arī ar iekšzemes dzinēju mašīnām, tas nobraukums būs mazāks. Un ir obligāti jārēķinās ar to, ka augstajā periodā mūsu ekspektācijas būs, diemžēl, neatbalstītas no elektrotransporta līdzekļu skata punkta. Par klimata izmaiņām es viennozīmīgi atbalstīšu Raimondu, un šeit ir vienkārši jāpasaka fakti. Mūsu darbības dēļ palielinās CO2 izmešu apjoms, un mums ir jārīkojas atbilstoši mērķim samazināt CO2 apjomi. Runājot par elektroauto, protams, šis ir komplekss jautājums. Vienīgi elektrificējot transporta līdzekļus, mēs nevaram panākt pilnīgu CO2 samazināšanos, mums ir jāražo elektroenerģija, bet šeit arī skaidrs signāls tādiem uzņēmumiem kā Enefit, un tas ir arī tas, ko mēs viennozīmīgi arī daram, jātīsta enerģijas sistēma. Jānodrošina, ka palielinās atjaunīgo resursu apjoms Latvijā, jānodrošina tas, ka mēs kopēji esam uz zaļā kursa. Ejot tālāk, jautājumu sarakstā par centiem un nobrauktiem un izmaksām uz nobraukto kilometru. Dažviet prezentācija bija jau pieskaries šai tēmai, bet tā rupji rēķinot, biju pieminējis, ka vidējās izmaksas uz 100 km ir apmēram 11 eiro, ja mēs skatāmies konkrēti publisko uzlādi. To attiecinot uz kilometru, sanāk, ka viena nobrauktā kilometra izmaksas, ja mēs lādētos atkal publiski, Latvijā pašreiz būtu apmēram 10–11 centi. Skatoties uz pašreizējām degvielas cenām, tie ir apmēram 12–13–14 centi, protams, atkarībā no patēriņa.
atkal šeit parādās tā nepieciešamība pēc plašākā uzlādes infrastruktūras pārklājuma, bet arī ir jāuzsver tas, kā privātā uzlāde šo jautājumu pamatīgi vienkāršo un atrisina, un ja mēs arī ierēķinātu iekšā šajā aprēķinā publisko uzlādi, piedodiet, privāto uzlādi, tad izdevumi uz 1 kilometru samazināsies pamatīgi un līdz pat 80%. Attiecīgi šeit atkal jāizmanto tas fakts, ka mums ir tās elastīguma iespējas un jāizmanto tas fakts, ka mēs tomēr izmantojam elektroenerģiju. Par Eiropas līdzfinansējumu uz elektroauto uzlādes izbūvi Raimonds ir atbildējis, un, cik es redzu, tas arī būtu pēdējais jautājums. Vēlreiz gribētu pateikt milzīgu paldies mūsu runātājiem. Atkal atgādināšu par iespēju pieteikties gan konsultācijām, gan arī piedāvājumam uz uzlādes iekārtu nomu pie Enefit. Un vēlreiz milzīgs paldies, ka bijat piedalījušies mūsu šodienas webinārā. Es ļoti ceru, ka viņš bija informatīvs un veicinās arī turpmāko elektroauto attīstību Latvijā. Paldies visiem klausītājiem!